Jau no paša rīta Viļakas novada Šķilbēnu pagastā cilvēki devās uz vēlēšanu iecirkni, lai atdotu savu balsi par sev tīkamāko partiju. Vēlēšanas ir svinīgs notikums. Tikpat kā svētki. Sen gaidīti, jau sen par to runāts. Vēlēšanas Šķilbēnu pagastā noritēja bez starpgadījumiem. Kā atzina vēlēšana komisijas priekšsēdētāja, cilvēki bija informēti gan par apgabalu vēlēšanas sistēmu, gan par kandidātiem Latgalē. Vēlēšana komisijas pārstāvji pat bija pārsteigti par tik lielu cilvēku vēlmi iet balsot. Viņiem ir zudusi tā cerība, un viņi neredz izēju no tā visa. Viņi pilnīgi neredz tā. Negatīvi ir noskaņoti, un esam pārsteigti, ka viņi tā mierīgi nāk un paklausīgi balso, un īpaši pretenzijas nekādas neceļ. Taču cilvēki balsojot atzina, ka ne uz ko labāku necer, taču balsotiet vien tāpēc, lai izvēlētos mazāko ļaunumu no visiem. Lai nebūtu sliktāk, kā ir. Tas nav prognozējams un nav atkarīgs tikai no tiem, par ko vēlam, bet arī no pašiem. Ja būs visā valstī, visā Eiropā labāk, tad arī mums būs labāk. Mums nekad nav bijis tik slikti, lai nebūtu vēl sliktāk, nav nekad bijis tik labi, lai nebūtu vēl labāk. Tā kā daudz kas atkarīgs arī no pašiem. Kas te Latgalē var būt labāks? Mums tāpat te nekā nav. Kas būs? Ko darīsi? Tagad bezdarbnieks mājās. Ir 2 gotiņas. Tagad iedevā šitos 100-latniekos strādājuši to mēnesi pieņēmā. Tā dzīvo, kā gribi. Vīram 5 gadi jau darbā nav. Man māja jau pasts, kā likvidēja. Tā jau mājās. Sēdi, dari, ko gribi. Es visu laiku balsoju par vienu partiju un arī šodien to vēlēšos. Un atzīstu, ka mazāk tādiem iekampējiem tas ir viena partija. Lai arī cilvēku aktivitāte doties balsot bija liela, tomēr kopumā Latgalē vēlētāji bijuši viskūtrākie. No visiem balstiesīgajiem Latgalē nobalsojuši 52,54% vēlētāju. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas datiem vislielākā vēlētāju aktivitāte bijusi Rīgas vēlēšanu iecirkņos, kur nobalsojuši 69,54%. Vērtējot vēlētāju aktivitāti atsevišķos novados, zemākā vēlētāju līdzdalība bijusi Reizeknes novadā, kur nobalsojuši 42% vēlētāju. Daugavpils novadā piedalījušies 43% vēlētāju. No Latgales reģiona 10. Saeimā bija jāievēl 16 deputāti. Pēc vēlēšanu rezultātiem tie ir 2 no Vienotības, 8 no Politisko partiju apvienības Saskaņas centrs, 3 no Zaļo un Zemnieku savienības, 2 no partiju apvienības Par labu Latviju, 1 no Nacionālās apvienības Visa Latvijai, Tēvzemēm brīvībai LNNK.